Atzīmējot valsts policijas dibināšanas 96. gada dienu 4. decembrī Aizkraukles pilsētas kultūras namā notika svinīgs pasākums. Aizkraukles iecirkņa darbinieki saņēma valsts policijas apbalvojumus. Aizkraukles novada domes pateicības saņēma Gatis Strazdiņš, Mārīte Zirne, Kaspars Mardanovs, Oskars Rēķis, Armands Lodziņš, Guntars Ziediņš, Aigars Skuja, Jānis Gadzāns, Raimonds Vīksna. Policistus sveikt bija ieradušies apkārtējo novadu pašvaldības vadītāji un sadarbības partneri. Augsti, godājumie klātesošie kolēģi, viesi, es sveicu jūs visus valsts policijas 96. gada dienā. Latvijas vārdā es vēlos šodien pateikties visiem tiem, kas ir lojāli pret šo valsti, kas to atbalsta un stiprina ar centīgu savu darbu darīšanu, ar krietni savu uzdevumu veikšanu, ar godīgu savu pienākumu pildīšanu. Es izprotu to sašutumu, ko šobrīd izjūt daudzi par notikumiem, kuru dēļ mūsu līdzcilvēkiem nodarīts kaitējums, bet vainīgās personas nav saņēmuši tam piemērotu sodu. Mūsu pienākums ir darīt visu, lai sakārtot savus likumus un gādāt par to pienācīgu izpildīšanu. Taču katra reize, kad tas neizdodas, nav attaisnojums, lai atmestu visam ar roku un deklarētu, ka valsts nekam nedara. Taisni otrādi, tas nozīmē, ka ir jāpieliek vēl lielāks pūles, lai panāktu taisnību, lai arī cik ilgi un cik grūti par to būtu jācīnās. Kā prioritātes vēlos pieminēt darbu pie policijas pieejamības, reaģēšanas spējām, policijas redzamības uzlabošanu, kā arī policijas sadarbības ar sabiedrību sadarbības uzlabošanu. Tāpat aicinu katru policijas darbinieku kritiski paskatīties uz sevi, izvērtēt savu darbu, attieksmi pret saviem dienas pienākumiem, policistu profesionālās ētikas un uzvedības kodeksa prasību ievērošanu savā darbā. Neapšaubām šobrīd esošajā situācijā valstī visiem nākas saskarties ar zināmām grūtībām. Taču grūtības nedrīkstētu būt attaisnojums tam, ka policija neefektīvi pilda savus uzdevumus un funkcijas, vai atsevišķi policijas darbinieks nepilda savus pienākumus. Visai valsts policijai kopumā un katram valsts policijas darbiniekam atsevišķi ir jāceļ policista profesijas prestižs. Minētais nākotnes mērķis ir sasniedzams, ja ik viens valsts policijas darbinieks godprātīgi, profesionāli, ar augstu atbildības sajūtu ikdienā pildīs savus dienas pienākumus, ievēros profesionālās ētikas normas. Neapšaubām liela nozīme ir arī sabiedrības informēšanai par valsts policijas darbību un darba rezultātiem. Tādējādi šajā svētku dienā es aicinu pārdomāt, kā katrs no mums varētu uzlabot savu darbu kvalitāti, lai kopīgi sasniegtu ilgtermiņa mērķi, sabiedrības uzticēšanās palielināšanu un policijas prestiža celšanu. Jo no tā lielā mērā ir atkarīgs arī efektīvs policijas darbs. Lai policija kopumā pilnvērtīgi pildītu savus uzdevumus, ir nepieciešams apzināties, ka tas viss ir policijas darbinieku kopējais darbs, kur veikšanā ir nepieciešama iekšēja un ārēja sadarbība, cieņa vienam pret otru. Es novēlu mums visiem savā darbā ievērot godīgumu, profesionalitātes, atbildības par jebkuru rīcību, pastāvīgas pilnveidošanās, attīstības, atvērtības jaunām idejām, savu pienākumu konsekvences pildīšanas principus un vērtības. Vēlos teikt īpaši paldies viesiem, kuri pagodinājuši mūs ar savu klātbūtni un nepārtraukti mūs atbalsta ikdienā. Paldies visiem policijas darbiniekiem par jūsu darbu un ieguldījumu. Priecāsimies par visu, ko esam paveikuši, jo tas viss iet mums visiem piedrošā kopējā sasnieguma pūrā. Lai visiem jums veicas gan darbā, gan personīgā dzīvē un priecīgas svētkus. Godātais Aizkraukles policijas iecirkņa priekšniekums, godātie iecirkņa darbinieki, dāmas, kungi, viesi. Protams, pašvaldības nāk pirmās jūs sveikt vismaz reizi gadā, jo vienreiz gadā jums ir iespēja uzvilkt savus parādas drēbes. Vienkārši jūs izskatāties ļoti skaisti. Un kaut reizi gadā izteikt to atzinību, ka jūs pelniet vispārējās atlikušās darba dienas. Jo parasti jau tas paldies netiek pateikts, un arī presē neizskan vienmēr tie labie vārdi. Mēs to ļoti labi zinām, kur strādā sabiedrība, jo biežāk izskan varbūt dažādi pārpratumi, reizēm kaut kas varbūt arī nepadarīts, bet tas vienmēr tiek uzlabots, un kā šodien mēs noklausījāmies priekšnieku uzrunu, tad ļoti daudz jums tika
virzīts tāds individuālās programmas uz darba kvalitātes uzlabošanu. Tā kā viss būs ar to kārtībā. Protams, mēs saprotam joprojām valsts attieksmi, tās nepilnību, jūsu darba novērtējumā, gan varbūt morāli, gan arī materiāli. Bet, jūs vismaz nestreikojiet, nedraudiet ar to. Citi to gatavojās darīt. Mēs arī pašvaldības varam, tā teikt lielu morālo paldies par jūsu ieguldījumu, tāds neliels simbolisks pateicības. Un es pieļauju, ka mūsu rāmētās pateicības vienam otram jau tur vairāk kvadrātmetru apjomā pie sienām stāv. Varbūt jāpadomā par citu formātu, digitālo vai nākošajā savādāk. Gribētu atzīmēt to, ka mums arī sadarbība ar Drejeru kungu, jauno policijas priekšnieku, ir izvērtusies ļoti tāda produktīva, tāpat kā iepriekš. Mēs regulāri tiekamies, regulāri izvērtējam situāciju, regulāri pārunājam to, ko varētu darīt jūs, ko varētu darīt mēs kopā. Mēs pateicamies par visiem tiem svētkiem, ko kopā ar jūsu palīdzību organizējam, nodrošinām kārtību, jo jūs esamību uz ielas vai uz ceļa, vienmēr mūsu vispārējos disciplinēja ar to vienu. Un man jau patīk tas, ko Laidiņa kungs no Jelgavas saka, ka arī tas, ka ceļu policija stāv vienkārši labi redzami jau pa gabalu ceļa malā, tas jau arī motivē mūs visus braucot no abiem galiem. Pašvaldības iestādēs, izglītības iestādēs, sākot jau no pirmskolas izglītības posma līdz pat ģimnāzijas posmam, tas, ko jūs dariet, kad jūs aiciniet pie sevis, izrādiet savus ekipējumus, savus darba specifikas īpatnības. Tādējādi jūs celiet savu profesijas prestižu. Iespējams, ka skolēniem patreizējiem arī patikties, jo jūsu viņas ir jāpapildina, to es zinu. Un tas preventīvais darbs arī šādā veidā ļoti, ļoti svarīgs. Gan likuma izpratnes ziņā, attieksmes ziņā un tā tālāk. Vilnis Plūme bija Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs no 2001. līdz 2011. gadam, dienai, kad viņš aizgāja mūžībā. Viņš vienmēr visās savās runās uzsvēra, uzsmaidīsim viens otram. Tātad pieiesim ar labestību cilvēku lietām, cilvēku problēmām. Viņš mīlēja Aizkraukli, viņš mīlēja Aizkraukles cilvēkus, viņš mīlēja savu darbu, un viņš nekad, viņš vienmēr vērtēja tā, ko viņš varēs izdarīt. Tieši tādu labu, paliekošu, un kas varētu palikt, kas vajadzīgs cilvēkiem. Pēc tam, kad tētis aizgāja, tur cilvēki, domu biedri, aizkrauklieši, sāka diezgan drīz runāt par to, kā viņi gribētu pateikties, kā iemožināt tēta piemiņu. Bērni un sieva Sarmīte centās radīt ko tādu, kas turpinātu viņa vērtības. Aizkraukles iedzīvotāji, draugi un līdzcilvēki apvienojās, lai iemūžinātu ilgadējā Aizkraukles saimnieka Viļņa Plūmes piemiņu garīgā piemineklī. Stipendija, kuru turpmāk talantīgiem, bet masturīgiem Aizkraukles jauniešiem dod iespēju saņemt labu augstāko izglītību. Viļņa Plūmes piemiņas stipendija man ļāva no vidusskolnieces izaugt jau praktiski par pilnvērtīgu darbinieku. Es varēju studēt sevis izvēlētajā specialitātē. Tas viss paaugstināja manu pašvērtējumu un ļāva saprast gan to, ko es varu darīt, gan to, ko es gribētu darīt šajā dzīvē. Kā viņa darbi, viņa personības piemērs varētu kalpot kā tāds pozitīvs tēls arī mūsu pilsētas jauniešiem. Zinot, ka medicīnās studijas ir ļoti grūtas, jo daudz studenti krīt ārā kalkvijos. Ir tas stimuls. Pirmkārt, tas, ka tu vēlies, ka esmu izvēlējies studēt to, ko es vēlos, tas man dzen uz priekšu. Stipendija man palīdz, atbalsta, tas ir kā balsta faktors, kāpjot uz aizmuguri. Jūlija ir jaunākā biznesa analītiķe enerģētikas uzņēmumā. Nākotnē sapņo turpināt strādāt enerģētikas jomā. Edgars ir patriotiski noskaņots.
Cer, ka valstī situācija uzlabosies un varēs dzīvot Latvijā, palīdzot cilvēkiem kā ārsts. Es studēju medicīnu Rīgas Stadiņa universitātē 1. kursā. Finansiālais atbalsts ir svarīgs sevišķi mūsdienās, kad pasaule ir tik materiāla un viss. Morālais atbalsts arī, jo man jārēķinās ar tiem cilvēkiem, kas man uzticējās un deva to stipendiju. Katra cilvēka un valsts attīstības pamats ir laba izglītība. Ikvienam, kurš vēlas palīdzēt Aizkraukles talantīgo jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt augstas raudzes speciālistus, kā arī kopīgi pielikt roku sava novada augšupējā, iespējams ziedot.